Sveiciens jums manā jaunatvētajā blogā. Jā, šis nosaukums ir ceļotprieks. Tas nozīmē, ka viena no manām vismīļākajām nodarbēm, hobijiem, vaļaspriekiem ir ceļošana. Tāpēc esmu izveidojusi šo projektiņu. Šis būs mans jauns projekts, ko es dalīšos ar jums. Tātad, mani sauc Vineta Gavrilova, un jau vairākus gadus es tiešām mīlu ceļot, bet nekad nav pienācis tāds moments, ideja visu šo nofilmēt, padalīties ar jums un pats galvenais latviešu valodā. Jo, ko es esmu sapratusi, iečikojot YouTube, ļoti daudz video ir gan krievu, gan angļu valodā par dažādām viesnīcām, ceļojumiem, bet latviešu valodā ir diezgan maz. Un tā kā mans ceļojums jau pavisam drīz pēc 20 dienām būs Ēģiptē, Šarm-el-Šeikā, tad ar jums dalīšos ar dažādām viesnīcām, kurās palikšu un stāstīšu, kā tur ir. Kā ir ar ēšanu, kā ir ar palikšanu, kā ir ar ceļošanu, cik droši ir vispār Šarm-el-Šeikā un visas aktivitātes un iespējas, kas jums ir. Un tie, kuri varbūt vēl nekad nav uzņēmušies, uzdrošinājušies aizceļot uz Ēģipti, uz Šarm-el-Šeiku, tad jums šī būs iespēja, noskatoties manus video, varbūt uzdrošināsieties, jeb arī radīsies ideja kaut kur aizceļot. Nu ko, varbūt mazliet iepazīstināšu ar sevi, lai jums sekotāji ir kaut kāda maza skaidrība, kas es esmu, lai ir tāds barjeras nojaukšanas moments, pirms jūs sāksiet skatīties manus video, jau daudz maz zināsiet kaut ko par mani. Tātad, kā jau teicu, mani sauc Vineta Gavrilova, dzīvoju jau 15 gadus Londonā, Anglijā, bet pati nāku no Latgales, Rēzeknes novada laukiem, esmu lauku meitene, bet sirdī esmu ļoti liels ceļotājs. Kā jau teicu, esmu ceļojusi dažādākās valstīs bijusi, bet nekad nav pienākusi tāda ideja, tas mirklis, kad varētu šo visu uzfilmēt, padalīties ar jums. Un kā radās šī ideja sākt šo ceļotāju prieka blogu, es braucu šajā ceļojumā viena pati uz 6 dienām. Tas nozīmē, ka būs pietiekoši laika, lai šo visu uzņemtos, nofilmētu, parādītu, pastāstītu, jo kad ceļo ar ģimeni, tad vienmēr ir uzmanības dalīšana, kuram vairāk, kuram mazāk, un nekad arī tā īsti nav bijis tāda vēlme varbūt sākt šo uzņemties un darīt. Bet šis ir mans tāds apņemšanās moments un arī sevis, teiksim, mazliet izkāpšanas no komforta zonas, varētu teikt, kad es uzņemos šādu iniciatīvu, projektiņu sākt darīt. Tas nozīmē, ka jau 20 dienas pirms ceļošanas taisu šo iepazīšanās video ar jums, lai jūs mazliet vairāk arī iepazītu mani kā personību, kas es esmu, no kurienes es nāku, un, kā jau teicu, lai mēs šo barjeru nojauktu, viens ar otru mazliet vairāk iepazītos, un tad ceļojuma laikā būs daudz ērtāk un vienkāršāk mums ar jums komunicēt, vai ne, un jums mani uztvert. Jau no šī video jums būs saprašana, vai jūs vēlaties sekot man līdzi, piesekot, uzspiest like un padalīties arī tālāk ar citiem. Un obligāti, ja gadījumā tiešām šis video jūs ir ļoti aizrāvis un ieinteresējis, tad noteikti sataisiet subscription, kā angliski saka, latviski tiešām nezinu, kā to saka, bet aiziet, piesekojiet un ceļosim kopā. Radīšu pēc iespējas maksimāli lielāku sajūtu, ka esat kopā ar mani, roku rokā ejam, ceļojam un izbaudam šo burvīgo
ceļojumu. Un kas to lai zina, šis noteikti būs mans pirmais ceļojuma blogs, un tad jau tālāk būs arī citi. Tiešām būs interesanti pēc kādiem pāris gadiem paskatīties, kā es esmu uzsākusi šo visu un kāds bija tas pirmais iepazīšanās video no manis. Varu ierakstīt arī šīs dienas datumu, 28. novembris 2024. gads. Vineta Gavrilova ir uzņēmusies taisīt ceļotāju prieks blogu. Nu ko? Ko vēl varētu es pastāstīt par sevi? Kā jau teicu, esmu sieva mamma vienam bērnam, kuram ir 9 gadiņi, dēliņš un vīrs. Esam laulībā nu jau 13 gadus, kopā dzīvojam jau 15. Nu tā, kā jau teicu, pavisam drīz ceļošu uz Ēģipti, Šarm el Šeiku, un droši sekojiet, skatieties, noteikti sākšu jau ar lidomašīnas, lidostas sākumiem, stāstīšu, kas, kur, kā, cik maksāja biļetes, kādas bija izvēles viesnīcās, par cenām. Protams, dalīšos, kā es izvēlos viesnīcas un lidmašīnas. Protams, es esmu viens no tiem ceļotājiem, kurš izvēlas arī ekonomiskos variantus. Ja? Nu tad aiziet, ja? Tiekamies pavisam drīz un līdz nākošajai reizei. Ceļotāju prieks, Vineta Gavrilova ar sirdspūksti ietgravētiem vārdiem.